Hammonda ērģelim, pa viņu izcelsmi. Tad savā laikā dzīvoja cilvēks vārdā Lawrence Hammonds, Amerikas Savienotās valstīs. Es teiktu, izcils izgudrotājs un inženieris, un arī menedžeris. Viņa patentu klāsts ir vairākos desmitos, ja ne pāri 100 dažādās jomās. Un viena no viņa izcilākiem patentiem un izgudrojumiem ir šīs Hammonda ērģeles. 1934. gadā tika pieteikts patents par Hammonda ērģeliem. Un 1935. gadā tika izgatavots pirmais Hammonda ērģeļu A modelis, A, un tad gāja tas nosaukumi tālāk. Hammonda ērģeles tā ir himna mehānikai un elektrībai. Izcili vienkārši un tai pašā laikā, cik asprātīgi tas ir izcināts ar vienkāršiem līdzekļiem, bet kāds efekts sanāca, kāds skanējums, teiksim, tas principā var teikt pirmais tev tāds modernais elektriskais mūzikas instruments. Hammonda ērģele būtībā ir principā vesels klāsts zobratu, kas tiek griezti ar konstantu nemainīgu ātrumu. Zobratiem ir dažādi zobu skaits. Blakus stāv spolīta magnetisku serdeni, kas šīs rotācijas uztver, un tinumos inducējās elektrība, ja tā vienkārši var teikt. Šī elektrība maza, bet viņa ir, un šī elektrība prezentē sinusoidālās svārstības, kuras rada šis zobrats. Kopā ir 91 zobrats, un ērģeles rada 192 toņus, jeb frekvences. Hammonda ērģelēm elektriskajiem ir 2 manuāļi, pirmais, otrais, un vēl pedāļu manuālis 2 oktāvas. Augšējos manuāļos ir 5 oktāvas, un apakšā ir 2 oktāvas, kas ir basu manuālis. Frekvenču diapazons apmēram no 32 Hz līdz kaut kādiem gandrīz 6 kHz. Kāpēc radās šīs ērģeles? Un, tas ir laika diktēts. Teiksim, tas nebija vienkārši izgudrojuma pēc. To diktēja dzīves stils un laiks. Līdz tam vēsturiski visur baznīcās bija gaisa stabuļa ērģeles. Nelielas draudzes un nelielas kopienas nevarēja, teiksim, šo lielo sarežģītu instrumentu pasūtīt un iegādāties. Un te lūk radās uzplaiksnīja doma, ka arī jārada alternatīvs instruments, kas būtu mobils un arī finansiāli paceļams. Un tā radās šīs elektriskās ērģeles. Jā. Stabuļu ērģeles ir raksturīgas ar to, ka viņam ir tīrs tonis, tur nav nekādu virstoņu. Tad arī Hammonda ērģelēm ir šis princips saglabāts. Bet ir daudz visādas inovācijas, novitātes, kas ir ieviestas šajā instrumentā, lai radītu dažādu un interesantu un tīkamu un varējumu skanējumu. Ir 9 bīdes reģistri, un vienam pamattonim var piešķirt vēl 8 virstoņus pielikt klāt un dažādās stipruma pakāpēs. Un tas maina šo skanējuma tembru. Un ar laiku radās daudz dažādi efekti un papildinājumi klāt, un šo instrumentu pārņēma jau rock mūziķi, vieglās mūzikas spēlētāji. Tad no garīgās mūzikas lauka instruments devās jau modernai mūzikai iekšā. Tad arī šim ērģelēm, teiksim, ir tāds efekts kā tremolo un vibrato. Vibrato tas ir kad skaļuma maiņa, to var darīt grozot skaļumu pogu, jeb spaidot pedāli, teiksim, bet tremolo tas ir frekvences peldēšana, ja tā var teikt. Šis ir arī bija no viens Hammonda inženieru izgudrojumiem, teiksim. Tālāk vēl tāds vai kurios vai kas, kad jau ērģeles, kā saka, ražo 35. gadam, tā turpinās 85. gadam. Kaut kādā laika posmā uzņēmējs Leslijs, jeb inženieris, izdomāja rotējošos skairuņus. Un sāka likt ērģelēm klāt. Tur bija kaut kāds konflikts, teiksim, starp Hammondu un to, ka viņa ērģelēm liek klāt šos rotējošos skaļruņus, bet pēc tam tas tika atzīts gana labs esam un tiek apvienots vienā veselā. Un ar to arī, teiksim, šīs ērģeles vēl slavenākas, ievērojamākas, interesantākas kļuva.